Maija nogalē notika 12. Baltijas dermatovenerologu asociācijas kongress, kurā piedalījās lektori no Baltijas valstīm, Vācijas, Zviedrijas, Japānas, Taivānas, Norvēģijas, Anglijas, Somijas, Baltkrievijas un vēl citām valstīm. Konferencē bija plaša zinātniskā programma, kurā uzstājās augsta līmeņa eksperti dermatoloģijā, lazerdermatoloģijā, dermatokosmētikā, kā arī dermato-onkologu un infekciju vīrusu un venērisko slimību speciālisti. Kongresam ir liela zinātniska nozīme. To mēs rīkojam regulāri katru gadu kādā no Baltijas valstīm, lai jaunie ārsti, rezidenti un pārējie varētu iegūt visu nepieciešamo, nebraucot uz ārzemēm. Protams, kam ir iespējas, tie brauc arī uz ārzemēm. Un es domāju, ka visi ir ļoti apmierināti un būs apmierināti. Skaista āda ir vesela āda. Iepazīsimies ar jaunumiem ādas kopšanā. BioOil ir īpašs ādas kopšanas līdzeklis, kur sastāvs palīdz uzlabot rētu, striju un nevienmērīgas ādas krāsas izskatu. Tas satur dabīgas eļļas, vitamīnus un inovatīvo sastāvdaļu Pure Selling Oil. BioOil ir pārdošanas līderis pretstriju un pretrētu produktu kategorijā 11 valstīs. Sebamed piedāvā plašu modernu ādas tīrīšanas un kopšanas produktu sērijas, kas ir precīzi pieskaņot ādas vajadzībām un saglabā ādas dabīgo pH 5,5. Nesatur klasiskās ziepju vielas, dziļi attīra ādu nesausinot to. Tā kļūst gluda un maiga, ideāli piemērots visai ģimenei, pārbaudīta ar vairāk nekā 120 zinātniskiem pētījumiem. Lai mati izskatītos skaisti un veselīgi, nepieciešams veltīt īpašas rūpes saviem matiem, palutinot tos ar plašu ārstniecisko un kopjošo līdzekļu klāstu. Fito ir aktīva fitokosmētika, kur savienojot augu īpašības ar inovatīviem tehnoloģiju risinājumiem, ir radījusi izcilus matiem draudzīgus produktus. Fito zīmola produktus sastāvos tiek izmantoti gandrīz 500 dažādu augu valsts izcelsmes ingredienti, kuru koncentrācija produktos ir vairāk kā 90%. Tā kā ikviena cilvēka āda ir unikāla, Laboratories SVR ir radījusi iedarbīgus līdzekļus, kas precīzi un īpaši pielāgot jebkuras ādas vajadzībām. Izstrādātie produkti risina tādas problēmas kā sausa, atopiska, jutīga, kuperozija, augta tipa un taukaina āda, kā arī īpaši izstrādāt līdzekļi pret ādas novecošanos. Katra produktu līnija satur specifiskas aktīvās vielas lielā koncentrācijā. Līdzekļi piemēroti visai ģimenei, nesatur parabēnus, smaržvielas, ir hipoalerģiski, dermatoloģiski pārbaudīti. Latvijas Universitātes rektors Mārtis Sauziņš un Rīgas Pirmās medicīnas koledžas direktore Inese Bunga 2. jūnijā parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz attīstīt un pilnveidot zinātnisko un akadēmisko sadarbību, kā arī nodrošināt materiālu tehniskās bāzes racionālu izmantošanu un veicināt kvalitatīvas studijas ārstniecības, farmācijas un zobārstniecības studiju programmās. Lietas nopietnība ir visnotaļ neapšaubāma, un šis sadarbības līgums ir ārkārtīgi nopietnas gan Rīgas Pirmajai medicīnas koledžai, un es saprotu, ka arī Latvijas Universitātes medicīnas fakultātei un visam kolektīvam, jo, un kā jau es teicu, universitātei ir savs ārkārtīgi augsts zīmols, neapšaubāms. Tāpat arī savs zīmols, protams, ne tik augsts koledžas līmeņa zīmols, ir mums. Un ja divas lietas, labas lietas apvienojas, tad es domāju, ka nekas slikts tur nevar iznākt. Plānots attīstīt e-studiju potenciālu, kā arī veidot kopīgu zinātnisku vidi, izmantojot aparatūras, audio un video datu bāzes, telpu nodrošinājumu. Medicīnas studijas Latvijas Universitātei ir efektīvākais, ekonomiski efektīvākais veids, gan kvalitātes ziņā, gan finanses ziņā, kā gatavot augsta līmeņa speciālists Latvijas veselības aprūpei. Tas jau ilgāku laiku ir mūsu strateģiskais mērķis attīstīt medicīnu Latvijas Universitātē, un šis, protams, ir vienkārši kārtējs loģiskais solis, lai šis mērķis varētu visefektīvāk tikt sasniegts. Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti 2013. un 2014. mācību gadā absolvēja 973 jauno medicīnas speciālistu, bet kopš fakultātes atjaunošanas 15 gadu laikā to beiguši ap 3000 jauno speciālistu – ārstu, māsu un farmaceitu. Mēs ļoti cerīgi lūkojamies uz to, ka mums būs kolēģi, ar ko varēs attīstīt jaunas programmas, jeb turpināt, pilnveidot mūsu esošās programmas. Mūsu galvenais uzdevums jau ir, kāpēc mēs vispār esam. Tas ir šis mūsu students, kuru mēs vēlētos redzēt pēc iespējas izglītotāku, piemērotāku darba tirgumu. Viņi gan ir piemēroti medicīnā, es par to nešaubos.
gan Latvijā, gan arī, ja tas nepieciešams ārpus Latvijas. Un ir fakultātes, kuras ir tiešām nopietni ieinteresētas. Rīgas Pirmā medicīnas koledža sniedz augsti kvalificētu medicīnisko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem, īstenojot 11 izglītības programmas. Koledžā pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā pat labi apgūst ap 500 studenti un 500 profesionālās vidējās un arodizglītības programmu audzēkņi. Šai TRCT, kas ir mūsu 111 gadu vecā, pievienojas universitāti. Mēs pievienojamies universitātei, ja varētu tā mazliet līriska atkāpe, jo mediķi šeit tad mēdz būt arī līriski, nevienmēr ļoti praktiski, bet, protams, es domāju, ka ar šo sadarbības līgumu ieguvēji būs visi, un tā skaitā arī, protams, mūsu Latvijas tauta. 2014. gada 5. jūnijā akciju sabiedrība Grindex svinīgi atklāja renovēto kvalitātes kontroles laboratoriju. Tā ir viena no modernākajām Baltijā un atbilst pasaules līmeņa standartiem. Projekts veikts, lai palielinātu kvalitātes kontroles laboratorijas mikrobioloģisko un citu analīžu jaudas. Kvalitātes kontroles laboratorijas paplašināšana un modernizācija ir viens no vērienīgākajiem akciju sabiedrības Grindex investīciju projektiem kvalitātes nodrošināšanas jomā. Mēs ieguldījām, lai attīstītu šo rūpniecību. Mēs ieguldījām 70 miljonu eiro. Grindex, kas tiešām ir tā topā, gan ne tikai Latvijai, bet arī pasaulē pazīstam rūpniecību, ka mēs varam lepoties ar to, ka mēs negraujam, bet tieši otrādi attīstamies ar katru gadu vairāk un vairāk. Kopējās projekta investīcijas ir 2,6 miljonu eiro, no kuriem 2,2 miljonu eiro ieguldīti būvniecībā un 0,4 miljonu eiro laboratorijas iekārtās un aprīkojumā. Projekts tiek finansēts no uzņēmuma līdzekļiem. Laboratorijas būvniecības un tehnoloģiju uzstādīšanas projekts tika realizēts 2,5 gadu laikā. Visi rekonstrukcijas darbi tika veikti 3 kārtās. Tas ir arī piemērs, kā nepārtraukt attīstīties ar inovācijām, ar jauniem produktiem, kopā ar zinātni veidot jaunus produktus. Tā kā man ir patiešām liels prieks būt šodien šeit, jo veselība, tagad es esmu arī veselības ministre, tā kā šodien iespējams es pārstāvu šo bloku. Veselība, tas mums visiem ir viens no galvenām vērtībām. Un, protams, varbūt veselība un zāles izmanto tad, kad jau vairs kaut kur nejūt tik labi, bet vienalga tas ir vajadzīgs un tiešām tas ir mūsu ķīmiķu, tas ir jūs kā uzņēmēja un tas ir visa kolektīva jauns solis priekš. 2013. gadā pirms rekonstrukcijas tika veiktas 7500 mikrobioloģiskās analīzes, bet pēc laboratorijas rekonstrukcijas veikto analīžu skaitu plānots palielināt par 10%. Ieguvumi būs ļoti lieli. Pirmkārt, tas būs ekonomija no līdzekļiem. Otrkārt, mēs varam vairāk piesaistīt jaunus produktus. Grindex sniegs analītiskos pakalpojumus arī citiem Latvijas un ārzemju uzņēmumiem, tablešu, kapsulu, ziežu, gēlu, sīrupu, injekciju analīzes, aktīvo farmaceitisko vielu analīzes, kā arī tehnoloģiju un tīrīšanas validācijas nepieciešamās analīzes, kā arī nodrošinās farmācijas produktu sēriju kontrolu un izlaišanu Eiropas Savienības un NVS valstīm. Muskuļu sāpes ir bieži sastopams sāpju veids, kas var skart vairāk kā vienu muskuli, kā arī muskuļu ieskaujošos mīkstos audus. Sāpes var skart arī muskuļiem pieguļošos saistaudus, saites, cīpslas un fascijas. Muskuļu sāpes visbiežāk novēro muguras, kakla un plecu rajonā. Dažkārt var novērot galvas sāpes, kas saistāmas ar muskuļu sasprindzinājumu un jutīgumu. Ir vesela rinda medikamenti, kas samazina šīs sāpes. Viena no tādiem ir gan ziedes, gan gēli, kas satur speciālas vielas, tas ir ibuprofens un diklofenaks, kuri samazina šo iekaisīgos procesu. Gēlu priekšrocība ir tā, kad lietojot kā ziedi, viņš uzsūcās tieši tajā vietā, viņš atrodas, mēs uziežam uz to vietu, kas sāp pirmkārt, tātad viņš ir tuvu sāpīgajai vietai. Samērā ātri uzsūcās ir vielas, kas veicina tā preparātu uzsūkšanos, un efekts iestājās jau, pusstundas laikā varbūt tā apmēram. Ortofenagēls 50 mg satur lielāku devu diklofenaka, kas būs efektīvāks. Aptiekās šis ir vienīgais pieejamais diklofenaka gels ar šādu koncentrāciju. Ortofens, kurš ir gan divā veidā,
gan 10 mg, gan 50 mg. Nu, tas ir arī tā, jo intensīvāks sāpes, protams, jo lielāka vajadzētu koncentrācija. Iestājoties siltam laikam, īpaši uzmanību vajadzētu pievērst savām kājām. Hroniska venoza mazspēja sākas diezgan nemanāmi ar subjektīviem simptomiem, kuras pacients kājās var sajust dienas beigās – smaguma sajūta, tirpšana, sāpīgs nogurums. Šie simptomi norāda, ka slimība ir sākotnējā stadijā, kad vēl nav redzama vai taustām varikozu vēnu. Pārbaudot asins analīzes, izdarot nieru ultrasonogrāfijas, kardiogrammas, konsultēties ar kardiologu, mēs varam novērtēt sirds stāvokli. Nodoties pie flebologa, ar aparāta palīdzību mēs izsekojam vēju gaitai, vai nav trombozes, vai darbojas vārstulīši pareizi. Un tad mēs varam uz to secinājumu balstoties, mēs varam nozīmēt terapiju. Franču ražotājs Innotek piedāvā flebodiju, medikamentu, kas atvieglos ikdienu. Gatavot šis medikaments ir no citrusaugļu mizām, un šeit ražotājs ir koncentrējis šo labo vielu diosmīnu, kas ir apelsīna mizās, un radījis medikamentu, kas palīdz situācijās, kad ir vēnoza mazspēja, akūta hemoroidāla krīze, limfas sistēmas mazspēja, vai kā papildu terapiju var izmantot medikamentu arī kapilāru trausluma gadījumā. Līdz ar silto laika iestāšanās sāsinās arī proktoloģiskās lietas. Tas ir hemoroidāla mezglu iekaisums. To atkal veicina mazkustīgs dzīvesveids, ilgstoša sēdēšana, karstums un arī nepiemērots apģērbs. Medikaments flebodija ātri samazina akūtu hemoroīdu iekaisumu simptomus, atvieglo sāpes, samazina dedzināšanu, aptur asiņošanu jau 3 dienās. Medikamentu lieto 2 līdz 3 tabletes dienām, ēšanas laikā 5 dienas. Ja ārsts nozīmējis, drīkst lietot grūtniecības laikā. Savukārt pie venozas mazspējas pietiek ar 1 flebodija 600 mg tabletu dienām, lai ievērojami samazinātu simptomus. Augstu virs Rīgas, Radisson Blue Hotel 27. stāvā izzināt un mācīties bija pulcējušies radošie pensionāri. 3. jūnijā notika pensionāru iespēju centra labdarības seminārs, kā izdevīgi pārdot savu rokdarbu. Tas bija domāts Rīgas senioriem, kuri piedalījās pensionāru iespēju centra rīkotajos Ziemassvētku un Lieldienu labdarības gada tirgos. Galvenais uzdevums ir iemācīt viņus domāt citādi. Domāt tā, kā domā bagāti cilvēki, nevis tā, kā domā nabadzīgi. Bagātie no nabagiem atšķiras ne ar naudas makas saturu, bet ar domāšanu. Ja nabadzīgs cilvēks uztver problēmu kā problēmu, bagāts kā iespēju. Ja viņš neredz iespēju, tad domā intensīvāk, pielietojot visas metodes. Seminārā eksperti pastāstīja par iespējām pārdot pašu rokām izgatavotas preces, tā dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas un pasaules veiksmes stāstiem rokdarbu pārdošanas jomā, tika gūtas pamata zināšanas par šī tirgus segmenta funkcionēšanās noteikumiem. Cerēsim, ka mūsu ideja, ko mēs esam nosprauduši, lai seniori varētu savus skaistos darbus kaut kur plašāk reklamēt, pārdot, mēs ejam uz to uz priekšu. Kā mums tas izdosies, tas viss ir tā kunga ziņā. Es autēju, ja? Man ir studijā Austra, un tad mēs tur izstādēs piedalāmies. Un tagad bija Pārdaugavas svētki, mēs tur bijām. Kongresa namā uz tām lieldienām, tad rīko izstādes mums. Te vieta ļoti skaista, patīkami un atmosfēra ļoti laba, tā kā es esmu ļoti apmierināta. Ar senioru iespēju centru mēs jau kādu laiku darbojamies kopā atsevišķu pasākumu veidošanā. Un jāsaka, ka patreiz ļoti aktuāls ir kļuvis jautājums par to, kā vecāku gadagājumu cilvēki, kur vairs nestrādā, paši sev varētu palīdzēt. Un tieši rokdarbi, tā ir, mūsuprāt, viena no tām sfērām, kur vecie cilvēki varētu kaut ko nopelnīt papildus pie savas nevisai
nopietnās pensijas. Savita Kosčukova no lude.lv uzstājās ar prezentāciju, kā no lupatām Latvijā izgatavot ekskluzīvu preci un to dārgi pārdot ASV. Mēs izglītojam sabiedrību vispār par sociālo uzņēmējdarbību, par tādiem sasāpējušiem jautājumiem kā senioru nodarbinātība un arī par, teiksim, tekstila atkritumiem, kas nonāk izgāstuvē, kaut gan viņi ir vēl izmantojami, no viņiem var ražot tiešām ļoti skaistus dizaina produktus un ar pievienoto vērtību. Es pat taisu vaska svecītes no bišu vaska, ko es uzskatu, ka ir diezgan liela mūsu Latvijas prioritāte tādā ziņā, ka tomēr citās zemēs to bišu un visu tā izstrādājumu nav tik daudz. Ja? Šeit mēs esam savākušies tā iemesla pēc, lai zinātu, kā to visu, ko mēs taisam ar rokām, kā lai mūs sadzird citi cilvēki. Un varbūt ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Un tagad seniori jums parādīs savu veikumu.